Ļoti intensīvs attīstības cikls bērnu slimnīcā bijis tieši pēdējos 7 gados. Un mums ir izdevies slimnīcu padarīt gan stiprāku, gan gudrāku, gan draudzīgāku. Un lielākā daļa no šī ir bijusi iespējama tieši pateicoties dažādiem Eiropas fondu līdzekļiem. Viens no nozīmīgajiem projektiem, ko izdevās realizēt, ir 2 slimnīcas novietņu apvienošana. Latvija ir maza valsts, un ir ļoti svarīgi, ka mēs jēgpilni tērējam tos cilvēku resursus, kas mums ir, tos tehnoloģiskos resursus. Šī projekta ietvaros ar Eiropas Savienības fonda atbalstu izdevās izveidot jaunu rehabilitācijas centru šeit un pilnīgi jaunu ēku bērnu un jauniešu psihiskās veselības centru, kur šobrīd strādā vairāk kā 100 mūsu kolēģi, un kas nodrošina palīdzību ļoti daudziem bērniem gan stacionārā, gan ambulatori, gan dienas stacionārā. Un šis ir milzīgs ieguvums ne tikai slimnīcai, bet, es domāju, visai Latvijas sabiedrībai. 20 gados Latvijas slimnīcu attīstībā Eiropas Savienība ieguldījusi vairāk nekā 615 miljonus eiro. Būtiski uzlaboti veselības aprūpes pakalpojumi un to pieejamība. Kādreiz pārmet, ka es skatos vienmēr atpakaļ un ar ko mēs sākām un kas ir tagad, tas jau nav salīdzināms. Un, protams, ka mums visu laiku ir jāiet uz priekšu, bet gan pacientu vērtības, gan tehnoloģijas, kas ir ar Eiropas projektiem izdarīts, gan šīs slimnīcas celtniecība. Jo tas ir vajadzīgs, lai mēs varētu nodrošināt īstenībā ne tikai savu garīgo un fizisko veselību, bet arī ekonomiku. Jo jūs esat veselāki, jo jūs esat darbspējīgāki, jo jūs labāks ir iekšzemes koprodukts, jūs mazāk tērējat pabalstiem un tādām citām lietām, un faktiski jūs mazāk veidojat līdzatkarīgus cilvēkus tiem, kurš ir saslims. Tā kā tās ir ļoti tādas lietas, kuras vienkārši jāpieiet. Protams, mums vienmēr ir jābūt šai emocionālai komponentai, par to nav runa, bet tā ir jāpieiet arī ārkārtīgi praktiski un pragmatiski. 20 gadi ir patiesībā iezīmējuši tādu ļoti nopietnu veselības aprūpes sistēmas transformāciju. Un te noteikti nevarētu un nebūtu godīgi runāt tikai par to, ka mēs esam uzbūvējuši jaunas celtnes, bet patiesībā ne jau šīs celtnes ir tās, kas ārstē pacientus, bet tas, kādā veidā šī sistēma caur šo Eiropas finansējumu faktiski tiek celta un pārveidota. Tās ir jaunas tehnoloģijas, tās ir pieejamība pavisam jaunām tehnoloģijām, kas pie mums iepriekš nav bijušas. Un, protams, universitātes slimnīcā arī ir dimensija, kas ir zināšana pārnes, kad mēs varam arī izglītot savus kolēģus, mēs varam izglītot tātad Latvijas kolēģus ārpus mūsu slimnīcas un arī starptautiski. Un, protams, tā ir zinātne, jo ļoti liela daļa gan no tehnoloģijām un šīm specifiski aprīkotām telpām viņas kalpo arī kā vieta, kurā mēs iegūstam dažādus datus par pacientiem, kurus tālāk mēs varam izmantot izglītībā un zinātnē. Tas pats sākums ir operācija bloks Gaļezera slimnīcā, kas ir viena no Austrum slimnīcām. Faktiski tas varētu teikt bija tāds pirmais etaps, kad tika izveidotas 22 modernas aprīkotas zāles, kas bija milzīgs lēciens un milzīgs grūdienis tieši ķirurģijas attīstībā, un paralēli tika izveidota arī invazīvās radioloģijas nodaļa un klīniskās diagnostikas centrs ar ļoti sarežģītām tehnoloģijām, kas nodrošināja tādu patiešām izrāvienu šo pacientu ārstēšanā un diagnostikā. Jā, un pēdējais ir šī neatliekamās palīdzības klīnikas paplašinājums. Sākotnēji tas bija, un tam arī šis mērķa finansējums bija, kā cīņai ar infekcijām vai gatavībai ar infekcijām, bet jau šī projekta realizācijas fāzē mēs sapratām, ka tātad šis komplekss ir jāveido tā, lai tās būtu ne tikai infekcijas vai pandēmijas, bet ka tā būtu faktiski arī šī ģeopolitiskā situācija. Mēs esam gatavi dažādām krīzes situācijām, katastrofām un, nedod Dievs, arī karam. Un tepat blakus mēs varam redzēt arī ķīmijterapijas dienas stacionāru paplašinājumu. Ja mums līdz šim bija 50 šie krēsli, kas ir modificējami par gultām, tad šobrīd mums ir 69, un ikdienā katru dienu apmēram 120 pacienti saņem šo ķīmijterapiju. Pacientu skaits pieaug, mēs arī paplašinājām savu neatliekamo pakalpojumu klāstu, un tādēļ
Pēdējo 2 gadu laikā ir uzbūvēta šī ēka, kas ir vismodernākā mūsu reģionā. Faktiski visu iespējamo neatliekamo situāciju klāsts šeit ir nosegts, un katru dienu šeit palīdzību saņem starp 200 un 250 cilvēkiem. Laika posmā no 2004. līdz 2006. gadam atbalstu saņēma 21 ārstniecības iestāde. Savukārt no 2007. līdz 2013. gadam finansējums tika piešķirts jau 39 iestādēm visā Latvijā. Rīgas Austrumu Kliniskajā universitātes slimnīcā, Paula Stradiņa Kliniskajā universitātes slimnīcā, Liepājas un Daugavpils reģionālajā slimnīcā sakārtota arī onkoloģijas slimnieku ārstēšanai nepieciešamā infrastruktūra un iegādātas jaunas medicīniskās ierīces. Dotā brīdī mēs atrodamies rentgena kabinetā, mūsu Daugavpils reģionālās slimnīcā, diagnostiskā centrā, kur uz doto brīdī uzstādīts pagaidām jaunāka aparatūra, kurai tagad uz doto brīdī ir 1 gads. Mēs to izmantojam katru dienu ikdienas darbos, gan rentgenā, gan arī rentgenskopijā. Līdz ar ko mūsu pacienti dabūja visu to labāko. Liepājas reģionālā slimnīca pēdējos 20 gados ir attīstījusies diezgan strauji, jau gandrīz 20 gadus atpakaļ. Slimnīcas izmaiņas pārbūves tika plānotas jau tādā ilgtermiņa griezumā. Mēs gribējām būt moderna, mūsdienīga slimnīca ar modernām telpām, infrastruktūru un tehnoloģijām. Urši tagad taču viņš ir, kad tad uzspiss sataisīts tā ļoti labi. Un tas ir ļoti patīkami, iet jaunās telpās, tīrās telpās. Pacienti pat ir atzinuši ļoti tie, kas ir startautiskie pacienti, kas mums brauc no ārzemēm. Mums ir diezgan daudz slimnieku, kas ir bijuši ārzemnieki. Viņi saka, ka mēs varot tikai lepoties ar savu slimnīcu. Esam ieguldījuši slimnīcas attīstībā gandrīz 60 miljonus, no kuriem lielākā daļa, 38 miljoni, ir Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums, nepilni 10 miljoni no valsts budžeta un arī vairāk kā 3,5 miljoni no pašvaldības. Periodā no 2014. līdz 2020. gadam Eiropas Savienība Latvijas medicīnas nozarē ieguldījusi 380 miljonus eiro. Uzlabota infrastruktūra Latvijas slimnīcās un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. Rekordīsā laikā mums izdevās, tā skaitā ar atvesļošanās fonda līdzekļu palīdzību, izveidot šo ēku, kur ir izvietots neatliekamās palīdzības centrs un ambulatorās veselības centrs. Un šī ēka sākās ar, ja tā var teikt, ar sapņiem, ka mēs varam izveidot stāstu, kas palīdzēs bērniem pārvarēt bailes, mazināt satraukumu, aizmirst sāpes un arī neradīs bažas atgriezties slimnīcā vēlreiz. Visās attīstītajās valstīs šī medicīna virzās tomēr uz ambulatoro pusi, jo tas ir daudz izdevīgāk gan valstī, gan arī ērtāk pašiem pacientiem un ārstiem. Un pateicoties jaunajai ēkai, mēs esam spējuši palielināt savu ambulatoro pacientu plūsmu, kā arī esam iegādājušies daudz jaunus un ļoti labas aparatūras, lai varētu pilnveidot šo pakalpojumu klāstu. Iepriekš mēs spējām apkalpot vidēji 20 000 pacientus gadā, kā arī veicām ap 2000 operācijām gadā. Patreiz ir plānots uz nākamo gadu, ka mēs šo plūsmu spēsim ievērojami palielināt, kas mazinās rindas un arī mūsu pieejamību. Pacients, personāls un profesionalitāte. Lai profesionāls sniegtu palīdzību, mums ir nepieciešamas gan telpas, gan aprīkojums, gan, protams, zināšanas, iemaņas, un bez labas infrastruktūras šāda veida darbu paveikt ir diezgan sarežģīti. Un tāpēc šeit ir apstākļi, kas ir radīti, lai pacienti justos, cik tas ir iespējams akūtā situācijā, komfortablāk, un arī, lai personālam būtu labāki darba apstākļi, pārsvarā, lai varētu labāk strādāt un plašās telpas ar labām iekārtām, ventilācijām un tam līdzīgi. Tas viss, protams, ļauj mums attīstīties arī profesionāli.